Ko jūs varētu novēlēt visiem mūsu skatītājiem, visiem mūsu tautai šajos svētkos? Lai Dievs viņus sargā un lai Dievs sveitī Latviju. Es novēlētu būt stipriem, saliedētiem un tai pašā laikā lepniem par savu valsti. Un kopīgi darīt darbus, lai valsts sagaidot mūsu dzimšanas dienas 100-gadi pēc 3 gadiem būtu vēl stiprāka un lai mums cilvēki, tie, kas ir izbraukuši, jau sāktu pakāpeniski atgriezties atpakaļ. Es atkārtošu to, ko es teicu, un kas vada mani pēdējos gadus, ir tikai 2 dzinumi, kas darīs mūs labākus, mūsu valsts labāku un mūsu pašus labākus. Tas ir mīlestība un atzinība. Saskatīsim citu cilvēku labos darbus, darīsim paši, būsim patrioti, vienmēr pajautāsim arī ikdienā, vai tas, ko mēs darām, vai tas, kā mēs rīkojamies, kalpo Latvijai.